Mūsu šīs dienas raidījuma galvenais runas vīrs Olimpiskā centra Ventspils valdes priekšsēdētājs Uldis Boitmanis prot ne tikai runāt par sportu, bet arī pats ar to nodarbojas. Ventspilniekiem jau zināms, ka Boitmaņa kunga svētnīca ir atlētikas zāle. Tomēr reti, kurš zina, ka viņš ir arī kaislīgs nūjotājs un šobrīd gatavojas piedzīvojuma parkam pusmaratonam. Mēs tiekamies Pludmalē, kur norit viņa treniņi un kur viņš labprāt dalās nūjošanas tehnikas noslēpumos. Man dzīve bija tā, ka es sportojos esmu visu mūžu, bet tomēr man bija operācija, man ielika mākslīgo gūžu locītā. Mans dakteris teica, Uldī, labāk vairāk neskrien. Bet arī nepateica priekšā, ko lai es daru, bet es gribēju kustēties, atlētikas zāli, to jau visi Ventspilnieki zina, tā ir man baznīca, bet kaut ko vēl tādu kustības pie dabas kaut ko gribējās. Es jau zināju par to nūjošanu, ka nūjošana, es domāju, iegādājos nūjas un sāku nūjot no sākuma. Man bija neērti, tas notikās kāds 4 gadus atpakaļ, tā kā es jau esmu nūjotājs ar stāžu. Tagad man nav neērti, bet tagad jau daudz nūjo. Ventspilī daudz nūjo, ir jau sacensības un tā tālāk. Pats galvenais ir tā, ka tā roka jāiznesī kā sveicienam uz priekšu un aktīvi jānostrādā, lai plecs muskulatūras, triceps nostādā, jo neko nedod, ka tu tur soļo un kaut ko tur kustina tās rokas. Tomēr ar rokam ir aktīvi jāstrādā. Tad, ja grib uzstādīt arī nūjošanā, var censties sasniegt kaut kādu rezultātu. Ja grib sasniegt rezultātu, tad jāpiedomā pie soļu garuma ir. Solis, lai būtu vismaz metru garš, un pie ritma, jo to garākiem skoļiem un ātrāk tas ir tautiski kustinās kājas, jo to ātrāk sasniegs rezultātu. Es, piemēram, pēc šīs sarunas dosos, man patīk vienatnē, tad es varu apdomāt dzīvi, pa mazbērniem padomāt. Tā, ka es saku meditēt, cits smējas, ko tas Boitmanis ir meditēt. Nē, tā jau ir domāšana, tad tu viens pats ej, un es eju apmēram pirmie pāļi, es zinu no galvas, ir otrie pāļi, es dodos vēl tālāk, un man tas treniņš ir apmēram 1,5 stundas garumā. Ja man ir iedvesam laiks, tad tas varētu ilgt arī 2 stundu garumā, tad sākās riktīgā nūjošana, puls apmēram 120 sitienu minūtē. Es nūjoju ar basām kājām. Šajā piedzīvojuma parka pusmaratonā nūjošanas kategorijā Uldis apņēmies uzstādīt jaunu personīgo rekordu un ne tikai. Šobrīd es atrodos vietā, kur jau nedēļas nogalē tiks dots starts piedzīvojuma parka pusmaratonam, un tas šogad jau būs 5. Un kopā ar mani šodien ir arī šī pasākuma idejas autors un galvenais tiesnesis. Tāpēc es jautāšu, kā tad noris gatavošanās piedzīvojuma parka pusmaratonam, vai viss ir gatavs? Pirmais jau gribās teikt, ir vieglāk. Toreiz 5 gadu atpakaļ mēs te staigājām pa šo parku, kas ir starta zona. Vilkām līnijas, kur sāksies starts, kur finišs. Mums bija speciāls cilvēks, kurš certificēja trasi. Piemēram, ja tiks labots Latvijas rekords, viņš tiks ieskaitīts oficiāli. Tādēļ šā svītra, kas novilkt, ir tieši starta vieta, un no šitās sākot un tur beidzot tiks noskriet 21 km un 97 metri. Jā, tad 5 gadi. Un prieks ir, mēs daudz ko zinām, bet palikuši ir daži dienas līdz pusmaratonam. Tik un tā esam uztraukušies, daudz strādājām šajā parkā. Bet mums ir salīdzinoši viegli, jo mūsu galvenais atbalstītājs Ventspils pilsētas doma ir, kas ir piešķiruši papildus līdzekļus šogad pusmaratonam, tā kā mums 5. jubilejs, un tā kā es domāju, viss izdosies un būs pat daudz labāk nekā katru gadu. Cik liela torti tad ir jācep jubilejas reizei? Mēs tagad esam pasūtījuši 100 kg torti, un mēs atradām tādu bildi, uz torti liks virsū bildi. Atradām to bildi, ko fotografējuši 5 gadu atpakaļ, kur mēs nostrādājušies pēc pirmā pusmaratona, es, Aigars, Māris un Zane, un esam uz piedestāla un laimīgi stāvam. Un to bildi mēs liku tošmeistaram uzlikt virsū. Kā iznāks, redzēsim jau vakarā, 15. jūnija vakarā Pludmales akvārparkā. Jautāšu galvenajam tiesnesim, kas tad, vai viss ir sagatavots no tiesneša puses? Jā, šogad arī, kā jau Andris saka, ir vieglāk viss, un tas iestrādes jau ir. Un es domāju, ka pa trasi atbildīgs ir Mārs Priedens, mēs viņam uzticāmies un tur problēmas nebūs.
Un starta finiša zonā arī, domāju, pa lielo viss kārtībā. Pastāstiet kaut ko vairāk varbūt par zvaigznēm, jo pie mums, cik es dzirdēju, būs brauc arī Jeļena Prokopčuka. Jā, šogad arī Jeļena nav atteikusi mums savu dalību, tā kā viņa būs. Un kā jau ir intervijās izskanējusi par radio, tad arī šis ir Latvijas čempionāts, kas ir Ventspilī 1. gadu. Un līdz ar to būs arī visi labākie dotā brīdī Latvijā, kas ir skrējēji. Lielajā startā ir 21 pusmaratons, 21 km, tad ir 10,54 un 5,4. Plus vēl 5,4 arī nūjotāji ir. Nu, tur vecuma grupas ir diezgan daudz, tā amplitūda, vienkārši tad daudz laika tas paņems, lai nosaukt visas. Bet varēs arī piedalīties cilvēku ar īpašām vajadzībām? Jā, būs arī, mums šogad ir 10 ar īpašām vajadzībām, un tas ir ļoti daudz, ja. Tā kā ieteikt skatītājiem nākt un atbalstīt viņus arī par uzņemšanos, par drošību. Runājot par trasi, noteikti būs arī kaut kādi ielu ierobežojumi, kas Ventspilniekiem būs tā kā jāpacieš uz kādu laiku. Nu, ir trase ir Ventspilsī publicēta pusmaratons.lv, un 1:30 tad veram ciet, un ap 4 veram vajā. Bet tas tā visur ir, un tur neko darīt. 5 gadi tas tāds atskaites punkts. Kad varam gaidīt, kad maratonu varēs skriet? Ir saņēmu dienā vienu e-pastu vai zvanu. Andri, maratons būs? Ir jāsaņemās. Protams, ir 2 reiz vairāk darba, uztais maratonu ir 2 reiz vairāk ielas ciet, diemžēl. Bet mēģināsim varbūt nākošu gadu. Tad varbūt pastāstiet par tām prēmijām, kas sagaida uzvarētājs. Par prēmijām ir šādi. Atkal jāsaka paldies Ventspils pilsētas domei, ātrākajām latvietim vai latvietei, un doma piešķiruši vēl 500 eiro prēmiju. Ir neatkarīgi no rezultātu. Vienkārši Latvijas čempionam pusmaratonā un čempionei doma piešķir vēl 500 eiro. Tad, ja tiks labot trases rekords, kas pieder Jeļenai Prokopčukai un Āfrikas skrējējam Mainam, VK Tranzīts dāvina 700 eiro katram. Tālāk, ja tiks Latvijas rekords labot, tad BioVenta dāvina vēl 1000 eiro katram. Tā kā ir ritīgs prēmiju birums ir šogad. Parastiem dalībniekiem būs medaļas, un es domāju, ar tām mēs varētu aiziet iepazīties finišā. Jā, protams, būs katram būs medaļas 10 km un 21 km skrējam. Pavisam īpaši medaļas būs kaltās speciāli izgatavotas šim pasākumam. Katrs dalībnieks saņems kārtīgi enerģijas maisiņu, kur būs rieksti, iekšā rozīnes, dzēriens, batoniņi. Puišiem, pusmaratonistam, arī meitenēm bezalkoholisks alus, sieras degustācijā, pēc tam banāni, āboli griezti, tālāk augstā zupa. Motivējoši. Jā, un tā kā jānāk ir laicīgi, var nākt sestdien. Lūgums viss Ventspilnieks numurs izņēma jau sestdien, lai svētdien, kad nākos startu nejaustāvu rindā, un svētdien vakarā būs makaroni. Visiem, kas sanāk pēc numuriem, makaroni ar gāju, ar sieru, kā saucamais pasta partija. Iesim uz to finišu? Jā. Medaļas ir nodrukāts, jaunās medaļas. Mēs, Aigar, ļoti gribam skriet, bet mēs nevaram skriet, tāpēc, ka ļoti daudz darba ir un visam jāsako līdzi. Tā kā mēs varam paši sev uzlikt kaklā jau medaļas gitai, mēs nedosim tos gitas skriet. Man vēl jāskrien. Jā, un medaļas jaunās ir gatavas, jā, tur ir 5 logo virsur un 5 skrējieni, tāpēc, ka notikuši ir. Un tā kā mēs paši esam izcīnījuši jau šeit, sagatavojoties. Vai ir iespējams vēl reģistrēties? Jā, iespējams reģistrēties vēl www.pusmaratons.lv ir līdz 13. jūnija. Bet ar to vēl viss nebeidzās. Ja kāds ir izdomājis pēdējā brīdī, tad viņš jau varēs reģistrēties 14.06. un 15.06. pirms skrējiena. Bet tad tiem gan ir jānāk ļoti laicīgi. Ja? Tur es ieteiktu tā, ka sestdien var nākt bērnu skrējiena laikā, tas ir no 16.00 un 15. jau no 9.00 rītā. Un ļoti daudz piesakās pēdējā brīdī. Ļoti svarīgs faktors daudziem arī skrienot ir laika apstākļi, vai ir papētīts, kas tam mums sagaida sestdien? Jā, šodien ļoti interesanti saņēma daudz zvans. Ļoti daudz, kas prasīja, vai tiešām Ventspilī sestdien, svētdien būs 11 grādi tikai?
Jo visur citur rāda, kas ir pētījuši tieši laikapstākļus, ka visur citur rāda karsts, bet Ventspilī būšot kaut kādi 11, 13 grādi. Es personīgi neesmu vēl paskatījies, bet varbūt, ka tā būs. Un tas būs skrējiem ļoti labs laiks, ja? Laikapstākļi un kā jau var pieminēt, es domāju, ka trases rekords gan zēniem, gan meitenēm kritīs. Īsi pirms pasākuma, ja kāds izdomā pēkšņi piedalīties, kas ir tie ieteikumi, ko vajadzētu darīt vēl gatavojoties? Tagad nedaudz par vēlu sāk gatavoties, bet ko es gribu pateikt, tā pavisam vienkārši ir. Galvenais svētdien brokastīs nepārēsties. Tas ir svarīgi, jā. Vislabākās brokastis skrējējiem atklāšu noslēpumu ir 3 stundas pirms starta, auss pārsla putra ievārījumu un 2 sviermaizītes, un kam garšo tēja, kam garšo kafija ar pienu un saldu. Tas labākās brokastis. To apēdiet 3 stundas pirms pārējo, jo mums ir pa vēlu ieteikt. Un nepārtrenēties pēdējā nedēļā. Pēdējā nedēļā vairs neko uztrenēt nevar, var tikai sabojāt. Kas svarīgi ir runāt par skriešanu tajā dienā, nevis skatīties kaut kādu seriālu kriminālo, bet parunāt par skriešanu. To varēs darīt piedzīvojuma parkā, kad pēc bērna skrējiem Kristīna vārīs makaronus, uzēdīsim, parunāsim. Es te braukšu skrējēju no visas Latvijas, no Rūjienas, no Valmieras, no Rīgas, un viss varēs satikties. Un to garu dabūs tā, nevis daudz trenējoties iepriekšējā dienā. Tad, lai ir skrējēji gars, ātri finiši un lai viss izdodas 5. piedzīvojuma parka pusmaratonā.